Sveicināti klausītāji, skatītāji kārtējā digitālo humanitāro zinātņu raidierakstā. Un šodien mūsu viesis ir Latvijas Universitātes bibliotēkas direktors Uldis Zariņš. Sveiks, Harald. Sveiks, Uldi. Biblioteka ir tik liela. Es pilnīgi nezinu, kāds pirmais jautājums, ko tev uzdot, bet mūsu raidījums ir par digitālajām lietām. Tad varbūt es tev arī iefokusēšu to jautājumu tā. Kur biblioteka, Latvijas Universitātes biblioteka šobrīd atrodas digitālajā jomā un kas vēl ir palicis analogs? Biblioteka ir akadēmiskā biblioteka. Mēs kā akadēmiskā biblioteka, mēs kā biblioteka, kas kalpojam universitātes saimei, mēs esam ļoti digitāli, bet vienlaikus mēs esam arī ļoti analogi. Tā kā tas viens otru kaut kādā ziņā neizslēdz. Jo, protams, mums ir apjomīgi vēsturiskie krājumi. Latvijas Universitātes biblioteka gadu desmitiem jau saņem obligātu eksemplāru. Tas nozīmē, ka arī tā ir otra vieta bez Nacionālās bibliotekas, kur nogulsnējās viss Latvijā izdotais. Un, protams, arī ir ļoti apjomīgi palikuši vēsturiskie krājumi. Tā kā šobrīd Latvijas Universitātes biblioteka, kā tā ir izveidojusies, viņa ir pirms 2 gadiem reorganizējusies, saplūstot 2 bibliotekām, no kurām viena ir bijusi Latvijas Zinātņu akadēmijas biblioteka, pēc tam Universitātes akadēmiskā biblioteka, kura savukārt padomju okupācijas periodā bija daļa no Zinātņu akadēmija tīkla. Tas nozīmē, ka viņiem ir masīvi krājumi no padomu laikiem, vēl joprojām saglabāti zinātniskā vai pseidozinātniskā literatūra, kā mēs šodien to vērtējam, nezinu. Tā kā šis papīra krājums, protams, ir liels. Misiņa biblioteka ar saviem rokrakstiem un unikālajiem krājumiem. Mēs arī krājuma, fiziskā krājuma ziņā mēs esam otra lielākā biblioteka aiz Nacionālās bibliotekas Latvijā. Tāpat laikā skaidrs, ka mēs kalpojam akadēmiskajam procesam, zinātnes procesam, studiju procesam, studenti, docētāji, pētnieki ir mūsu klienti, un zinātnes informācijas aprite vidē šobrīd, protams, primāri ir digitāla. Tātad zelta valūta mums ir zinātniskie raksti, akadēmiskie raksti, kas tiek publicēti žurnālos. Tas ir tas, pēc kā vērtē pētnieku darbību. Tātad viņiem ir jāspēj savus pētījumu rezultātus publicēt augsti novērtētos zinātniskajos žurnālos. Mums savukārt, kā bibliotekai, ir jānodrošina to, ka ir pētniekiem piekļuvušiem augstvērtīgajām publikācijām zinātniskajos žurnālos, kas, protams, dzīvo elektroniskā vidē. Tas nozīmē, ka gan no mūsu budžeta, gan no mūsu apgrozījuma 90% faktiski veido tieši šis abonēto tiešsaistes maksas datu bāžu izmantošana. Tā, es par to gribēšu tev vēl sīkāk pajautāt, bet kamēr mēs vēl esam pie analogā vai drīzāk pie materiālā. Es esmu bijis Universitātes bibliotekā daudz reižu, bet es esmu pārliecināts, ka es neesmu bijis visās vietās, kas ir Universitātes biblioteka. Cik īstenībā ir filiāls vai kā jūs to saucat, kur atrodas Universitātes biblioteka? Šobrīd mēs darbojamies 11 vietās Rīgā. Tātad mēs esam visur, tur, kur ir universitātes fakultātes. Mēs zinām, vai pagaidām vēl ceram, ka šī gada beigās, nākamā gada sākumā tas saraksts kļūs īsāks, vairākām fakultātēm pārvācoties uz jaunbūvējamo rakstu māju. Tā kā tad mēs būsim šķiet 7 adresēs. Tas nozīmē, ka tās ir Universitātes akadēmiskais centrs, Zinātņu māja, Dabas māja un topošā rakstu māja. Mēs paliekam Raiņa bulvārī, mēs paliekam Rūpniecības ielā, kur ir vēsturiski dzīvo pēdējos 30 gadus bijusi Latvijas Universitātes akadēmiskā biblioteka, plus mums ir krātuve Lielvārdas ielā. Un Banka akadēmijas, Banka augstskolas biblioteka ir nākusi klāt. Es šo visu jautāju, jo es gribu būt apzinīgs pētnieks, apzinīgs students, kas izmanto visas iespējas, un es esmu diezgan drošs, ka ir tādas bibliotekas piedāvātas lietas pakalpojumi, ko es neizmantoju, jo es vienkārši nezinu. Un, es ceru, ka tu man pastāstīsi, kas ir tās lietas, ko es nezinu, jo man ir problēma pajautāt, ko es nezinu, jo es nezinu, ko es nezinu. Bet
paturpinot to, ko tiesāki, tad es neesmu varbūt arī zaudējis visu, kas neesmu bijis tajās filiālēs, jo es pieņemu, ja man interesē humanitārās lietas, un es esmu bijis centrālajā universitātes bibliotekā, un es esmu bijis HZF bibliotekā, tad tas, kas attiecas uz mani, es esmu puslīdz noklājis un saskāries. Vismaz to, kas ir aktuālākais nozarē, vai svarīgākais nozarē, šīs lietas noteikti tu atradīsi fakultātes bibliotekā. Bet, protams, ikvienai bibliotekai mūsu ieskaitot, ir elektroniskais katalogs, kur tu vari atrast tās lietas, kas varbūt nav tik bieži pieprasītas, bet kas tev varētu interesēt. Un tās var atrast caur elektronisko katalogu, caur meklēšanas sistēmu Primo. Un tu kā pētnieks vari pasūtīt, un tev viņas nedēļas laikā tad atved no krātuves Lielvārdes ielā. Viss nav ideāli, protams, un godīgi jāatzīst, ka mēs paši neesam izpildījuši mājas darbu, un viss krājums nav elektroniski atrodams. Tāpēc, protams, vienmēr ir laba doma aiziet pie bibliotekāra un aprunāties, un varbūt viņš tev kaut ko var ieteikt. Kad tu saki, es zinu, ka ir šāds izdevums. Es nezinu, es pat nezinu, ko pajautāt. Es esmu tajā situācijā, un tāpēc es tev gribēju jautāt, jo pirms gadiem, 20, tas bija apmēram skaidrs, teiksim, ja tu esi pētnieks vai tu esi students, runā ar savu darbu vadītāju, tad tu esi bibliotēka, tur ir bibliotekārs, kurš ir zinošs, viņš jau iesaka strādā ar katalogiem. Tagad, kad mēs esam jau aizdreifējuši uz digitālo vidi, kas, manuprāt, vairumam tagad jau ir primārā vide, ar ko notiek meklēšana, es domāju, cik maz es īstenībā izmantoju šo profesionālo kvalifikāciju, kas ir bibliotekās un bibliotekāriem, un es domāju, vai es kaut ko nepalaižu garām. Un, respektīvi, vai tu teiktu, ka es pareizi esmu piefiksējis, ka viss ir mainījies dramatiski, vai vēl ar vienu tas, ko tu redzi, un tas, ko tu ieteiktu, ka pētnieki nāk uz bibliotēku, runā ar bibliotekāriem un ir šāds pētniecības process arī? Jā, tas noteikti būtu ieteicams, jo protams, it sevišķi mūsdienās cilvēki tomēr ir ne tikai pētnieki pieraduši, manuprāt, strādāt ļoti patstāvīgi. Viņi uzskata, ka viņi visu zina, visu saprot un visu var paši atrast, bet, kā jau es minēju, kaut vai uz to pašu krājumu, kas nav elektroniski aprakstīts un elektroniski atrodams un pieejams, tu viņu savādāk neatradīsi, ja tu neparunāsi ar bibliotekāru, kuram vajadzētu zināt. Es pieņemu, ka nevienmēr un visos gadījumos arī paši bibliotekāri būs tik kvalificēti, bet tā ir bibliotekāra misija palīdzēt jebkuram klientam, neatkarīgi vai tu esi pirmā kursa students vai jau profesors. Labi, tad saki man, es esmu godprātīgs maģistratūras students, bet es nevisai esmu kārtīgi apgūs, ko dod universitātes biblioteka. Kas būtu tie 3 digitālie rīki, ko tu teiktu, šito jums vajadzētu apskatīties pieklājīgā formā, šito jums vajadzētu izmēģināt, to jums vajadzētu darīt? Varbūt vai viens, ar ko tu sākt. Un atkal, es domāju, tas ir milzīgs jautājums, jo es pieņemu, ka katrā zinātņu nozarē atkal tur ir sava specifika, bet mēs domājam par tādu humanitāro sociālo jomu studentu. Neatkarīgi no jomas, es droši vien ikvienam studentam ieteiktu sākt ar manis pieminēto meklēšanas sistēmu Primo, kura ir ļoti gudra tajā ziņā, kad viņa ļauj vienlaikus meklēt gan tajā krājumā, kas bibliotekā atrodas fiziski, protams, ar nosacījumu, ka šie krājumi ir aprakstīti, gan arī ļauj meklēt informāciju abonētajās mūsu datubāzēs. Tā kā vienlaikus tev tiek nošauti. Ieprecizēt, vai Primo tas nozīmē, ja mēs runājam par universitātes biblioteku, vai tas attiecas arī uz Nacionālo biblioteku, un tas katalogs ir savienots, vai tās ir 2 dažādas lietas? Ir sarežģīti. Okay. ir nedaudz sarežģīti, ir kopkatalogs, viņš, manuprāt, arī tādā adresē dzīvo ar nosaukumu kopkatalogs, kur ir iespēja meklēt, ja es pareizi atceros, 10 apmēram lielāko augstskolu un arī Nacionālās bibliotekas katalogos vienlaikus. Tad, ja man vajag konkrētu nosaukumu, es varu atrast, ka šis nosaukums ir 2 eksemplāros Latvijas Universitātes bibliotekā, 2 eksemplāros Nacionālās bibliotekas krājumā un tad vienā krājumā, teiksim, Tehniskās universitātes krājumā. Un atkarībā no tā, kuru biblioteku klients es esmu, es varu šo te fizisko vienību dabūt no, faktiski, ja es esmu visi 3 biblioteku lasītājs, es varu dabūt jebkurā bibliotekā vai arī pieprasīt starp biblioteku abonementu. Kārtībā ir arī tāds pakalpojums, kad viena biblioteka pasūta lietotāju vajadzībām no citas bibliotekas. Jā, var tev pajautāt, jo man liekas, šis ir tas moments, kur es jau kā
kā cītīgs, bet satraukts lietotājs sāk satraukties, jo man, protams, ir ērti, ka viss ir vienā vietā. Ja es esmu sācis ar Nacionālās bibliotēkas mājaslapu, es esmu pieredzis lietot, es gribu, lai tur vienā vietā man aizved uz visiem tiem katalogiem. Tas bija tas mans jautājums, jo tur LNB mājaslapā to arī sauc par Primo. Es gribu saprast, vai tas ir tas pats, un es nokļūstu arī līdz universitātes. Es jau nemaz līdz Primo netiku, tas bija tikai kopkatalogs, kas dzīvo adresē kopkatalogs. Bet tad Nacionālajai bibliotēkai, universitātes bibliotēkai, nemaldos, Stradiņu universitātei un neatceros, kā bija ar Tehnisku universitāti un Jelgavas augstskolu, kur es nekad neatceros tagad jauno nosaukumu, ir katrai savu šī te Primo instance, jo kopkatalogs ļauj meklēt tikai fiziskajā krājumā, bet savukārt katra augstskola vēl piedāvā savu Primo, kas tad ļauj meklēt šīs bibliotēkas fiziskā krājumā un šīs universitātes abonētajās datubāzēs. Tā kā es piekrītu, ka lietotājs, it sevišķi, viņš ir tikko saskāries ar šo sistēmu, var nedaudz apmaldīties, bet tāpēc atkal ir bibliotekārs, pie kura vienmēr var vērsties, bet arī visas augstskolas, ne tikai universitātes biblioteka, visās augstskolās bibliotekāri katru gadu mēģina atrast iespēju novadīt šīs ievadu lekcijas, ievads studijās, ievads informācijas resursos, iepazīstināt studentus ar šīm iespējām un palīdzēt viņiem saprast, kur ko meklēt. Tā kā tas ir ļoti liela daļa no mūsu darba patiesībā. Tas ir interesanti, ko tu saki, jo es būtu gribējis dzirdēt šādu lekciju, bet iespējams tajā brīdī, kad man to piedāvāja, man šķita, ka es jau to zinu, un tas ir arī domājot par šo digitālo pratību un jaunu prasmju apgūšanu, ka lielā mērā es redzu, ka tie studenti, kas ir bakalauros, maģistros, jaunāki cilvēki, viņi lielā mērā to dara dabiski, un es tieši domāju par kolēģiem, kas jau ir vecāki, 30, 40, 50 plus, kā viņus aizvest līdz lietām, kas īstenībā pastāv un ko viņi iespējams neizmanto. Un skaidrs, ka viņš varbūt neies uz lekciju, kas ir ievada lekcija bakalaura studentiem. Es skaļi domāju par to, ka īstenībā jau tas nav, tā skala ir mainījusies. Nav tā, ka jauns cilvēks ir nezinošs un ar gadiem viņš kļūst aizvien gudrāks. Diemžēl par digitālo pratību mēs redzam tur arī to plaisu, ka tu esi eksperts savā jomā, bet tu īsti vairs nezini, kas notiek digitālajā. Jā, pirmkārt, es domāju, ka tu noteikti vienkārši biji apslimis tajā dienā, kad bija šī lekcija. Tas ir labvēlīgs. Jā, un tas tāds plaši izplatīts mīts ir, kad visi jaunieši ir ar lieliskajām digitālajām prasmēm. Tas, ka viņi māca telefonā lietot Facebook, protams, nenozīmē, ka viņi māca strādāt ar informācijas resursiem. Tas ar mūsu bibliotekāru ar to saskarās dienā, kad šīs jauniešu digitālās prasmes ir stipri vien pārvērtētas. Tā kā nav tā, ka viņi būtu baigi iespēja. No tā pozitīvais secinājums ir tiem, kas mūs klausās, jums ir virs 30, virs 40, virs 50, ka ar jums viss ir kārtībā. Jā. Absolūti. bet es piekrītu, tagad arī stāstot tevi, es apjaušu, ka tā sistēma, viņa ir pārāk sarežģīta, patiesībā sakot. Viena lieta, kas cerams mainīsies tuvāko 2 gadu laikā, mēs šobrīd ne tikai Latvijas Universitātes biblioteka, bet arī visas lielās Latvijas augstskolas, un pēc tam viņām pievienosies arī pārējās augstskolas, īstenot tādu masīvu Eiropas struktūra fonda projektu, kas saucās augstākās izglītības digitalizācija. Viens mazs apakšprojektiņš, kuru man ir tas gods vai nelaime, vēl īsti nezinu, vadīt, ir par jaunas biblioteku informācijas sistēmas ieviešanu. Man gribētos kaut kādā tuvākajā nākotnē nonākt līdz situācijai, kad man vairs nav jāstāst, ka to tu meklē kopkatalogā, to tu meklē tajā Primo, ko to tu meklē tajā Primo, bet kad visām Latvijas augstskolām ir viens šis te kopīgs Primo, kur es pieslēdzoties, teiksim, kā Latvijas universitātes students, man izlaists, protams, priekšplānā tas, kas ir mūsu bibliotekas krājumā un mūsu bibliotekas datubāzēs, bet ar vienu ķeksīti es varu arī atslēgt un lai man parāda visus rezultātus, ka es redzu, kas arī ir RTU, kas ir nacionālajā, kas ir citās bibliotekās. Un kad arī bibliotekas savā starpā vairāk sadarbojās, vairāk aizdod vienu otrai šos te resursus, un kad no lietotāja viedokļa mums ir daudz vienkāršāk izstāstīt. Vienkārši tur meklē. Jā, skaidrs. Man no lietotāja viedokļa ir vienkāršāk ir viena vieta, kur es varu visu atrast, un man nerūp institucionālā sadarbība, kas to dara iespējami. Tam tā vajadzētu būt, bet līdz tam ir jānonāk. Jo tā institucionālā greizsirdība, tas nav tikai augstākās izglītības vai biblioteka jomā, viņa jau, diemžēl, ir raksturīga. Tieši gribēju paturpināt, jo man
kā lietotājiem, es jau vairs to neredzu kā konkurenci starp Latvijā rezidējošām bibliotekām. Es ieju vienkārši internetā, un viss internets konkurē ar to, ko piedāvā bibliotekas. Un, ja biblioteka man nevar piedāvāt ērti vienā viegli piekļuvošā vietā, es vienkārši izvēlos citus veidus, kur to meklēt, kas iespējams nav tie labākie. Dažādu iemeslu dēļ es vienkārši palaidu kaut ko garām. Un te es aizvedu to sarunu pie tā, ka nav jau tā, ka mums trūktu digitālo rīku. Es drīzāk redzu, ka ir jau tāds pārsātinājums, un ka man ir tas stress, un cilvēkiem apkārt ir stress, ka viņi negrib kaut ko palaist garām, bet tev nav laika arī norēģēt uz visu to, kas notiek. Un kāda ir labākā stratēģija, ko darīt? Tā no labbūtības viedokļa tu vienkārši turpini tā, kā tu darīji līdz šim, līdz brīdim, kamēr tā sistēma vairs nestrādā. Bet tu jau nevari zināt, ka viņa vairs nestrādā. Varbūt tu esi jau atpalicis no tas, kas nozarē notiek. Un tad tu esi spiests sekot līdz kaut kādiem kursiņiem. Es domāju, cik ilgi mēs izturēsim šajā sarunā, līdz mēs piesauksim mākslīgo intelektu, tas brīdis ir klāt. Interesantos laikos, protams. Viņš mums palīdzēs, jā? Es neesmu 100% drošs, bet es ceru, ka jā, bet es nezinu kā. Pirms es ķeros pie mākslīgā intelekta, ir viena lieta, kas arī ir bibliotekāru ikdienas sastāvdaļa, ir šīs ievadlekcijas bibliotekas lietošanā, bet mēs visiem, neatkarīgi no tā, vai tu esi students, vai docētājs, vai pētnieks, mēs arī cenšamies mācīt informāciju pratību. Proti prasmi, kas ir reāla prasme, atšķirt kvalitatīvus no nepārāk kvalitatīviem informācijas avotiem. Ļoti grūti. Ļoti grūti, es zinu, jā, Tāpēc mēs arī ar to darbojamies un mēģinām. It sevišķi ir specifika tā, ka mēs nerunājam par vispārējo informāciju pratību, atšķirt, nezinu, kas ir Kremļa propagandas lapa un kas ir LSM. Tas īsti nav mūsu lauciņš. Mūsu lauciņš savā ziņā ir vēl specifiskāks, ir tieši akadēmiskā literatūra. Mācīt to, ka Google Scholar, protams, ir ļoti viegli lietot. Viņš ir fantastisks, viņš ir tā kā informācijas ziņā laikam visbagātīgākais, kur tur atrast visas publikācijas. Viņš ir bez maksas. Tā, un visi, kas teito Google Scholar sausījās. Baigi nevar uzticēties, jo redzi, mēs akadēmiskā vide vai tā augstākās izglītības, pareizāk sakot, pētniecības paradigma, kas ir rietumu pasaulē bijusi pēdējos nezinu cik desmitus gadu, ir iedzinušas mūsu visu akadēmisko kopienu tajā fenomenā, kas saucās publish or perish, tad publicē vai iznīksti, kad visa šī akadēmiskās darbības rezultativitāte, kvalitāte tiek mērīta pēc manis pieminētajām žurnāla publikācijām. Pētnieki ir daudz, viņi visi grib publicēties top žurnālos. Viņi visi objektīvi nevar nopublicēties top žurnālos. Līdz ar to ir vesela tāda apakšindustrija, tā saucamie plēsoņu žurnāli, kur tu par nelielu, bet taisnīgu atlīdzību var ļoti vienkārši nopublicēt savu rakstu. Īsti viņi, protams, apgalvo, ka viņiem ir arī šī peer review, kāds latviski saucās, neatkarīgais šis recenzentu izvērtējums, recenzēts šis raksts ir, it kā viss kārtībā. Savā FLPP, piemēram, projekta atskaitē tu vari ierakstīt, ka jā, publikācija žurnālā ķeksīts pretī ir viena publikācija, divas publikācijas, bet tam rakstam tāda īsta vērtība varbūt nav, vismaz no tās konjunktūras viedokļa. Viņš ir nopublicēts nepareizā žurnālā, ko, teiksim, lielās citējumības datubāzes, kas ir Scopus un Web of Science, divas konkurējošās, kuras tad jau tālāk piešķir vēl kvalitāti. Viņām ir pirmā kvartila, otrā kvartila šiem žurnāliem, kas pasaka, jo augstākas kvartilas žurnālā es nopublicēju savu rakstu, jo tu esi labāks pētnieks, jo tava institūcija dabū arī lielāku finansējumu pēc tam no ministrijas zinātniskajai darbībai. Bet, es saku, visi tur nevar tikt, paliek tā apakšdaļa, kas ir, vienkārši tāpēc, ka tev jānopublicējās bija. Kuri Scopus vai Web of Science neņemt vērā, Google Scholar šo publikāciju ņem aci nemirkšķināt pretī. Tā kā, ja tu skaties tikai
Google Scholar nav iestrādāts tas mehānisms, kas ļautu tev atpazīt kvalitatīvas un mazāk kvalitatīvas publikācijas. Šī bija vērtīga norāde, jo es līdz šim biju labās domās par Google Scholar. Bet tad man uzreiz tev jāsaka, Uldi, dod man divas alternatīvas, kur man skatīties. Jo es saprotu, ka Web of Science un Scopus, vai tur arī ir šāda veidā rangi, un tur ir šie pētnieku profili? Pētnieku profili, par pētnieku profiliem nemācēšu pateikt, gan jau kaut kā var izlobīt, bet Scopus, jā, pirmkārt, tu var skatīties uz šo te žurnālu, impact faktoru, tās ietekmes faktoru. Man pilnīgi gribas pasūdzēties, kam, ja ne tev, jo es jau esmu tā kā pārslodzē ar to, man ir Google Scholar profils, man ir Orchid profils, tagad LU veido Pure profilu, tad man cilvēki saka, noteikti vajag uztaisīt ResearchGate, un tad tu saki, Google Scholar tomēr nav labs, un man kā pētniekam, kas negrib tam veltīt pietiekami, ceturto daļu no manas slodzes, domāt par manu publicitāti un kas ir būtiski, man vienkāršāk ir to nedarīt. Un tad ir jautājums, vai nav iespējams, ka ir kaut kāda viena vieta, kur ir man tas profils, vai tu tomēr redzi, ka tā ir tāda akadēmiskā higiēna uzturēt šos 3-4? Jo tas, ko es redzu, ka cilvēki neuztur, viņi slinko un beigās visas tās sistēmas. Es negribētu teikt, ka cilvēki slinko. Es teiktu, ka šeit ir ļoti, ļoti svarīga un tā atbalsta infrastruktūra, ko institūcija šajā gadījumā, Latvijas Universitāte sniedz saviem pētniekiem. Jo skaidrs, pētniekam ir savs primārais uzdevums, viņam nodarboties ar pētniecību. Viņam ideālā gadījumā nebūtu jādomā par tādām administratīvām lietām. Un, ja viņam īsti nav skaidrs, ko darīt, viņam būtu jābūt iespējai. Tikpat labi tā varētu būt biblioteka, tas varbūt ir zinātnes departaments, tā varbūt ir vēl kāda cita struktūra vienība universitātes iekšienē, kas palīdz pētniekam ar šīm triviālajām lietām un pasaka, ka, ja tu uztaisīsi savu profilu Pure, piemēram, tad mēs varam viņu sasinhronizēt ar Orchid vai otrādi. Un tev nav pašam tur jālauz galva par to, kā tas izdarīt, pastāstīt. Tas ir tas, ko man ir aizdomas, kas es izdomāju to terminu, bet manuprāt, tāds termins būtu vajadzīgs zinātņu pratība. Proti, prasme nodarboties ar zinātni. Nevis tikai šīs pētniecības metodas, bet arī tādas administratīvās lietas, kur meklēt grantus, kur publicēt savus rakstus, kā pārvaldīt šo savu publisko tēlu, jo ir pētnieki, kuriem tas sanāk labāk, ir pētnieki, kuriem nepārāk, un tiem, kuriem nepārāk, bet kur varbūt tajā pašā laikā ir tiešām lieliski zinātnieki, ir vienkārši jāpalīdz ar to. Labi. Es pasūdzējos, kosmos man sadzirdēja. Bet jā, par šo Google Scholar viena tāda ātrā piebilde par mākslīgo intelektu. Saka, es personīgi vēl nestādos priekšā, bet man ir nojausmas par to, kā visa šī informācijas izguve mainīsies šobrīd ar to, ka cilvēki, manuprāt, aizvien vairāk pierod pie tā, ka viņiem vairs nav tā, ka viņi ieraksta meklētājā atslēgvārdus, un viņiem izber sarakstu ar saitēm, kurus tad viņam pašam ir jāiet un jāvērtē, kas tur ir iekšā. Bet man ir bišķiņi bažas par to, kas notiks tajā brīdī, kad mūsu klienti, pētnieki, studenti sāks sagaidīt kā pašsaprotamu nevis to tādu Google meklētāju funkcionalitāti, bet ChatGPT funkcionalitāti, kad es vienkārši uzrakstu dabīgā valodā jautājumu, un meklētājs dabīgā valodā arī sniedz atbildi. Es pieņemu, ka galīgi nepaies ilgs laiks, kad klienti mūs to prasīs, un ja mēs viņiem to nepiedāvāsim, viņi būs ļoti dusmīgi. Tā kā es te šobrīd varu ļoti lepni stāstīt par to, ka mums pēc 2 gadiem cerams būs šis te visaptverošais, vislatvijas primo meklētājs, bet pēc tiem 2 gadiem klients jau būs tāds, kas teiks, ka kas tas tāds? Es gribu, lai man ir ChatGPT funkcionalitāte. Kā mēs tur nonāksim, kā tas ietekmēs pētniecības, kā tas ietekmēs studiju procesu, man nav atbildes, bet būs interesanti. Es jau aizmirsu iepriekšējo lietu, ko es tev gribēju jautāt, bet tu pieskāries pie vienas interesantas tēmas, ko es tad gribu tev pajautāt, ChatGPT. Vai tas nav jocīgi, ka mēs balstam šo te jaunākā zinātnes attīstību, vispār visu ikdienu mūsu digitālo dzīvi pētniecībā uz lielu korporāciju produktiem. Un es tur redzu gan kaut kādu ētisku, varbūt problēmu, bet arī vai mēs varam uz to paļauties. Un šķistu, ka būtu jānotiek kaut kādai virzībai, ka akadēmiskā vide,
katrā valstī vai Eiropas Savienībā rada kaut kādus līdzvērtīgus instrumentus, mākslīgā intelekta rīkus, kas ir drošāki, pārbaudītāki vai kaut vai pieder Eiropas Savienībai, nevis kādai korporācijai. Bet es reizē saprotu to problēmu. Tie triljoni, kas ir ieguldīti šajos rīkos, padara viņus labākus par kādu startupu, kas saka, mēs taisīsim atvērto kodu. Bet es tur redzu kaut kādu tādu ilgtermiņa problēmu. Vai tu vari par šo iekomentēt? Ja mēs tā nopietni aiziesim šajā tēmā, mums ar 40 minūtēm pilnīgi noteikti būs par maz. Un es arī neesmu, godīgi sakot, tāds eksperts šajos jautājumos, bet labā ziņa ir tas, ka cik es savā profesionālajā burbulī redzu Eiropā un pasaulē par šīm lietām tiek runāts un tiek spriests par to, kā nodrošināt šo digitālo neatkarību valstīm. Protams, tās investīcijas ir milzīgas, bet es arī neesmu tik gudrs, bet es saprotu, ka tur jāsaprot, kurš tad ir tas elements, uz ko mēs fokusējamies, kas visprecīzāk nodrošina šo digitālo neatkarību, vai tie ir paši modeļi, vai tā ir infrastruktūra, tātad serveri, kur šī tehnoloģija griežās, vai arī tas ir šie ietvari, tie rīki, kas ļauj uzdot jautājumus, kurš ir tas elements, kurš ir viskritiskākais, kur šī neatkarība ir jānodrošina. Bet tas mans secinājums, laikam, kas man ir radies šobrīd, mēs bibliotekā arī mēģinām saprast, kā mēs varam nonākt pie kvalitatīvu latviešu valodas rokrakstu atpazīšanas tehnoloģijas, tā saucamā HTR. Un mēs redzam, ka arī šīs komerciālais piedāvājums, piemēram, Google Gemini, šobrīd ļoti labi tiek galā jau ar šo uzdevumu. Un tad mums ir dilemma, kādu mēs darām. Mēs sakām, ok, pētnieki, ejiet, izmantojiet Gemini, maksājiet tur tos kredītus un lietojiet, tas strādā, vai mēs tomēr attīstam kaut ko savu tieši tevis minēto apsvērumu dēļ, gan privātums, gan pētniecības ētika, tur ir gana daudz. Vairāk apsvērumi skaidrs, ka pētnieku primāri interesē viņa pētījuma kvalitāte. Viņš nav interesēts nodarboties ar lokālu patriotismu, ja tas viņam ir būtiski zemākā kvalitāte. Bet vēl viena, nianse, mums tagad šķiet pašsaprotami, ka bibliotekās vispār publiskajā jomā mēs aizējām pie datora un tur ir Microsoft Word licence. Bet es domāju, ka tas, uz ko mēs ejam, ka cilvēki jau šobrīd lieto tos mākslīgā intelekta rīkus, viņi lietot bez maksas, bet cik es runāju ar kolēģiem, vairums lieto to maksas versiju, kas ir, €20 mēnesī. Bet ir tādi, kas saka, man jau ir savāksties par dažādiem rīkiem, man jau ir €60. Tad mums bija piemērs, ka mēs taisījām, kur ir nevis vienkārši mākslīgā intelekta rīks, bet mums ir API pieprasījumi, kur tas jau aug līdz 100 un 300. Un es fonā redzu, ka tas jau iet uz to, ka šī vairs nav izpriece, bet tā ir pamata digitālā vajadzība. Un pagaidām katrs pētnieks pirmkārt maksā no savas kabatas, un otrkārt tad arī katrs privāti skaitni. Es domāju, kā mēs varam nokļūt līdz tam, ka ieraudzīt šīs izmaksas, atpazīt un kaut kādā veidā no valsts, no universitātes, no institūciju puses tam pievērsties. Un es tagad gudri noformulēju problēmu, es tam neredzu ātru risinājumu, bet vienkārši es domāju, ka pēc gadiem 5, 10 tas šķitīs tā kā pamatā digitālas infrastruktūras lieta, ko mēģinās nodrošināt, jo pagaidām ir tāds partizānu variants, katrs dara savā veidā. Un es domāju, lielā mērā mēs arī nezinām, kā pētnieki izmanto tos rīkus digitālos, izsevišķi mākslīgā intelekta, jo par to nav pieņemts vēl ar vienu publiski runāt. Tu vari runāt privāti, bet... Nē, es domāju, nav tik traki. Augstskolu vadības, es domāju, ļoti labi zina šo te, un vismaz Latvijas universitāte to ir sākusi risināt un piedāvā gan iegādāties kaut kā centralizētu, manuprāt, ChatGPT licences, gan arī tiem pētniekiem, kuriem tas ir nepieciešams. Tā ir laba ziņa. Vismaz tāda doma bija. Es ceru, ka es tagad neesmu samalojies. Es citāšu tevi. Bet, jā, paldies. Bet ir arī universitātes iekšējā mākslīgā intelekta vide. Es neesmu viņu tā ļoti izpētījis, ko viņa māca, ko viņa nemāca, bet tieši šo apsvērumu dēļ universitāte piedāvā saviem pētniekiem tādu smilšu kasti, kurā tad viņi var strādāt. Cik tas labi strādā, es nemācēšu teikt, bet es pieņemu tas tāds pirmais mēģinājums. Bet skaidrs ir tas, ka visas šīs lietas viņas jau ir, ja mums ir kaut kāds viens priekšstats par to, ko nozīmē pētniecības infrastruktūra, zinātnes infrastruktūra. Parasti mēs droši vien iedomājamies gar acīm laboratorijas, piemēram.
Bet es domāju, tā izpratne jau šobrīd ir, un viņi tikai attīstīsies par to, ka visi šie digitālie rīki, viņi arī ir neatņemama daļa no jebkuras sevi cienošas augstskolas, universitātes, pētniecības institūcijas infrastruktūras, digitālās infrastruktūras, kas vienkārši ir nepieciešama, lai to varētu normāli strādāt. Jā, tā ir interesanta paradigmas maiņa, jo es atceros lasījis tieši digitālo humanitāro zinātņu literatūrā, ka pirms gadiem 10, 15 bija grūti pamatot finansējumu devējiem, ka tas dators un tās programmas tā ir mūsu infrastruktūra, jo ir pieredze domāt, ka tur ir vīri vai sievas uzsvēršos un tur ir laboratorijas, bet tagad mēs visi ejam vairāk uz to digitālo. Es tev gribēju, Ulu, tādu lietu jautāt. Tu jau pieminēji lietas, ko dara biblioteka, un es zinu, ka jums ir arī analogā sastāvdaļa būtiska, un es tev tā kā spiežu uz to digitālo, bet saki man, Latvijas Universitāte dara daudzas lietas digitālajā jomā, un es tagad uzskaitīšu, ar kurām es esmu saskāries, un tu varbūt vari iekomentēt, kur tu redzi, kāda ir bibliotekas loma vai kā jūs koordinējaties ar šīm pārējām. Izstāties atkal to, ka es esmu pētnieks vai students, kurš mēģina noorientēties šajā strauji mainīgajā vidē. Tātad mums ir Latvijas Universitātes datu kuratori, kas palīdz ar datu pārvaldības plāniem, bet iespējams arī vairāk. Tad es ceru, nesajaukšu nosaukumu Latvijas Universitātes digitālo pārmaiņu departaments. Varbūt tagad jau mazliet cits nosaukums, bet tad ir kaut kas šāds. Un es esmu pats piedalījies ļoti labos kursos, ko organizē Profesionālās pilnveides akadēmija. Manuprāt, tā to sauc, kur ir diezgan bagātīgs piedāvājums ar kursiem par mākslīgo intelektu, par programmēšanu dažādos līmeņos. Nu, un tad, protams, jāpiemina arī digitālo humanitāro zinātņu jomu, kurus pats pārstāvu, kas arī tur ir. Kā tu redzi, vai tas, ko dara Universitātes biblioteka, ir vēl cita šķēle, ko es nepieminēju, vai kurās vietās jūs pārklājaties un saskaraties ar jau iepriekš minēto? Latvijas Universitāte, protams, ir milzīga organizācija. Tas bija, tad, kad es pirms 2 gadiem sāku te strādāt, man bija varbūt arī zināms pārsteigums, ka tā ir gandrīz kā valsts valstī un ar savu birokrātiju, savām hierarhijām, saviem zemūdens akmeņiem. Es vēl joprojām nespēju garantēt, ka es zinu visas universitātes struktūra vienības arī pēc 2 gadu darba. Un, kas pārsteidzoši, salīdzinot ar Eiropas un pasaules mērogu, mēs esam tāda vidēja izmēra universitāte. Līdz ar to ir kaut kādas lietas, protams, kas lielākā vai mazākā mērā neizbēgami varbūt arī pārklājās, nodublējās kaut kādos brīžos, bet tāpēc biblioteka mēs diezgan intensīvi strādājam kopā ar zinātnes departamentu, lai saprastu, tad bišķiņ nodalīt tās atbildības jomas, kurā vietā beidzās un kurā vietā sākās kādas citas institūcijas atbildība, piemēram, šobrīd domājot par to pašu mākslīgā intelekta mācīšanu. Jo visur pasaulē, daudzās augstskolās tieši bibliotekas bija tās, tā kā mēs, akadēmiskās bibliotekas, šajā gadījumā domājot ar vārdu mēs, visā pasaulē redzam kā savu funkciju šo te informāciju pratību, mēdīju pratību, zinātņu pratību iekšēji visiem saviem klientiem augstskolā dot. Tad bibliotekas bija pirmās, kas paķēra šo te lāpu un teica tā: ir parādījies mākslīgais intelekts, mums ir jāmāca mūsu lietotājiem, kā viņu atbildīgi, ētiski, prasmīgi lietot. Kurš gads tas bija? Es teiktu 2 gadu atpakaļ, 3 gadu atpakaļ, varbūt pat šur tur vēl agrāk. Mēs Latvijā, protams, bišķiņ nogaidām, ejam nedaudz lēnāk. Mēs arī tikai pirms pavisam neilga brīža novadījām savu pirmo lekciju par mākslīgā intelekta lietošanu pētniecības procesā. Bet tajā pat laikā universitātē noritēja darbs pie mākslīgā intelekta izmantošanas vadlīniju jaunu izstrādes. Tas pats pieminētais, manuprāt, cita struktūra vienība, tā nebija Profesionālās pilnveides akadēmija. Profesionālās pilnveides akadēmija arī piedāvāja kursus par MI. Tad mums ir iekšējā struktūra vienība, kas atbild par docētāju, tālāk izglītību, kas vēl kaut ko piedāvā. Un tie spēlētāji ir daudz, un sevišķi šādos pārmaiņu brīžos ir diezgan uzmanīgi jākoordinējas, lai nesakāptu viens otram uz papēžiem un nenodublētos. Man kolēģi šorīt no rīta sapulcē saka, viņi saka, klausies, bet mums vajadzētu tomēr uz rudeni palaist lekciju par promptu inženieriju. Saka, tēma forša, bet vai tiešām vajag, vai tiešām neviens cits bez bibliotekas to nedara. Līdz ar to mēs arī neesam bezizmēri. Mēs cenšamies ļoti fokusēties
tomēr uz tām lietām, kas ir saistīts ar visu informācijas apriti, kas ir, kur pētnieks meklē informāciju, ko viņš dara ar informāciju pēc tam, kad viņš viņu ir atradis, un kā viņš pēc tam savu jaunradīto informāciju tad publicē, palaiž plašākā pasaulē. Un arī mēs necenšamies monopolizēt šīs tēmas, bet mēs ļoti uzmanīgi skatāmies, lai mēs neizdarām nejauši kaut ko tādu, kas jau tiek piedāvāts. Jo arī pētniekiem īstenībā tā piedāvājuma jau ir tik daudz, ne tikai iekšējais, bet arī ārējās visādas mācību iespējas, kad reizēm ir sajūta, ka viņiem ir pa daudz, ka mēs jau tā kā viņiem jau smeļās mutē, bet mēs vēl lejam pārsātinājuma sajūta, jā, un man gribētos, lai kāds man pasaka tā, lūdzu, tagad fokusējies uz šo vienu. Tas pārējais nice to have, bet tas tev nav būtisks. Bet skaidrs, ka katrs mēģina arī pozicionēties, ka tas, ko viņš piedāvā, ir būtiski, un tad man ir stress. Bet es tev gribēju jautāt tādu filozofisku, bet reizē strateģisku jautājumu. Protams, dzīvojot šajā mirklī, tas viss notiek šobrīd, tas šķiet tik unikāli, liekas tur tāda transgresīvs moments. Bet vai tu īstenībā redzi, zinot arī bibliotēku vēsturi un kā mainās tomēr, visu laiku viss mainās. Vai tu redzi kaut kādu mācību, ko mēs varam ņemt no vēstures, un ka šis nav varbūt pilnīgi unikāls moments, bet kaut kādas tās struktūrālās pārmaiņas tev kā cilvēkam, kas strādā biblioteka jomā, ļauj saskatīt kaut kādas lielākas līnijas, lielākas labās prakses, vai ko noteikti nedarīt tādas lietas? Pirmkārt, man tev jājautā, vai tu redzi, ka šis ir unikāls transgresīvs moments, tā kā atombumbas izgudrošana, vai tu tomēr redzi, ka šis ir vēl viens nākamais solis informāciju tehnoloģiju bibliotekas zinātņu attīstībā? Zini, man šķiet, ka šīs ir tās lietas, kuras tu vari novērtēt tikai paraugoties atpakaļ. Un es noteikti neesmu tas labākais cilvēks, kuram izteikt šādas prognozes, jo vienā no savām iepriekšējām dzīvēm es strādāju ziņu aģentūrā Leta. Tu izteici kādu nevienāku prognozi? Cita starpā man bija uzdots tajā laikā ļoti populāri veidot blogus. Un tad Letai bija tāds produkts Nozara LV, un tad man laika pa laikam bija jāuzraksta kaut kas tehnoloģisks priekš šiem nozaru blogiem, kas tomēr ir domāts nevis parastiem tādiem cilvēkiem, bet nozares uzņēmējiem. Un es izteicu divas prognozes. Viena bija tā, ka iPhone ir pilnīgs mēsls, un es nesaprotu vispār, kāpēc kāds kaut ko tādu varētu gribēt lietot. Jo telefons taču ir zvanīšanai. Un otra bija prognoze, ka Twitteris ir vienkārši tāds viendienīts, jo ko gan cilvēks var pateikt 140 zīmēs, un ka šim totāli nav nekādas nākotnes. Tu redzi, kas ir noticis ar manām prognozēm. Bet noteikti, ka bija daudz prognozes, kas piepildījās. Šīs vienkārši palikušas atmiņā. Iespējams, bet ļoti spilgtā atmiņā. Un, tāpēc es esmu ļoti piesardzīgs ar šādām prognozēm. Un, skaidrs, ka tehnoloģijas dažas aiziet, dažas neaiziet. Mēs zinām, ka tas pats viedtālrunis taču bija pirms iPhone. Arī daudz mēģināja viņu īstenībā ieviest tirgu, bet viņi neaizgāja. Bija, es tagad nezinu, vai kāds vēl vispār atcerās tādu fenomenu, kā kriptovalūtas laikam vēl eksistē, bet bija šitie tokeni, tie NFC. Kaut kā sen neesmu dzirdējis. Vienbrīd bija tas, ka viss tikai tagad būs šie non-fungible, kā tas atšifrējums bija, kad tās virtuālās kaut kādas vienības, kas darīs nezinu ko, un būs baigais kapitāls un būs zelta vietā. Pagāja daži gadi, nav kaut kā. Tā kā es domāju, šie tehnoloģiskie viļņi, viņi nāk un iet, un daži paceļās un aiziet, un daži noplok. Un pilnīgi precīzi noprognozēt, protams, to ir diezgan neiespējami. Šobrīd, protams, izskatās, ka tam, kas notiek šobrīd ar tehnoloģijām, šim būs fundamentāli un paliekoši ietekmi, kas varētu būt salīdzinām ar iespējams Gutenberga presi vai internetu izgudrošanu. Tā kā es domāju, ka šī brīža pārmaiņas viņas būs diezgan pamatīgas, vai, teiksim, ja tavs jautājums vai bibliotekas izdzīvos? Nē, nebija tik ļauns jautājums. Labi, varbūt ne bibliotekas, mums ir droši vien visiem savs ļoti stingrs priekšstats par to, kas ir biblioteka un kādai ir jābūt bibliotekai, bet tā fundamentālā cilvēka vajadzība, un ja mēs paskatāmies šaurāk, ne tikai tāda humanistiskā, personīgā vajadzība, bet zinātnes un pētniecības procesā, tur nevar darboties bez informācijas. Tā informācija tev no kaut kurienes ir jāņem. Tu nevari nodot publikāciju, pat ja tā būtu fizikā, ja tur nav tā teikt teorētiskais pārskats par to, kas šajā tēmā ir pētīts pēdējo 5 gadu laikā un nav atsaucis uz citiem autoriem. Tā kā
Tā kā šī vajadzība viņai nekur nepazudīs. Vai viņi ies caur biblioteku, vai viņi ies kaut kā savādāk, vai viņi ies caur mākslīgo intelektu, caur vēl kādu rīku. Mēs nezinām, bet tā vajadzība jau paliek. Viņa paliek gadu desmitiem un simtiem cauri, kad cilvēks kā būtne bez informācijas nevar eksistēt, nevar attīstīties. Tev ir optimistisks skats uz biblioteku nākotni, jo tajā brīdī, kad tu teici, šis ir kaut kas paliekošs, es sapratu, ka tā jau vēl ir tāda optimistiska prognoze, jo man ir tās bažas, ka mēs esam kaut kādas transformācijas sākumā. Ja paliktu tā, kā ir šobrīd ar mākslīgo intelektu, es pat teiktu, ok, tā ir revolucionāra tehnoloģija. Man ir bažas, ka nākamie 2, 5, 10 gadi mainīs gan tehnoloģiski, un kā tas mainīs darba tirgu, kā tas mainīs sabiedrības. Bet es tev piekrītu tā ziņā, ka es arī varu minēt, ka varētu būt tā, varētu būt citādāk. Man nav drošas pārliecības, uz kuru pusi tas ies. Es laikam gribēju no tevis, kā no cilvēka, kas strādā nozarē, tādu mierinājumu, ka viss kaut kas ir bijis, un arī šim tiksim pāri, un kaut kādā ziņā tu man to atbildēji. Jā, es domāju, ka tiksim pāri, un man varbūt pat nebūtu tik lielas bažas par darba tirgu. Protams, būs ietekme. Mani varbūt vairāk dara bažīgu, cik liela būs ietekme uz to, kas notiek cilvēku galvās, uz domāšanas procesiem, uz kognitīvajām spējām. Bet arī tas nav nekas jauns par to. Arī runājot, kad Gutenbergs radīja savu presi, tad arī teica, ka tagad visi drukā, kas jebkuram ienāk prātā, cilvēki pārstās domās, pārstās kritiski vērtēt informāciju un visu sabiedrību sabruks. Šobrīd ir arī tieši tāda pati sajūta, bet tā sabiedrība kā nav sabrukusi, tā nav sabrukusi 500-600 gadu laikā. Un vai viņa būs savādāka? Jā, viņa būs savādāka. Vai viņa būs labāka? Nē, esmu drošs. Bet es dienas beigās es teiktu, tomēr esmu optimists, kad ne tam vien esam tikuši pāri. Un cilvēks jau ir atjautīgi būtne. Viņš vienmēr atrod veidus, kā izmantot to vai citu lietu, tehnoloģiju vai vēl kaut ko citu savā labā. Paldies tā. Tu man izstāstīji daudzas vērtīgas lietas. Varbūt ir kaut kas, ko es tev vēl nepajautāju. Kā es vai pētnieki humanitārajās jomās varētu izmantot bibliotēku? Un varbūt vēl pasaka, kas ir tas viens cilvēks, pie kura iet, ja ir šāds apjukums kā man, kurā līmenī? Es saprotu, ne pie direktora jāvēršas, bet... Mēs esam maziņi. Universitātē var arī droši pie manis. Ja ir jautājumi. Jā, bet... Jā, es kā reiz sapratu, ka mūsu saruna būs par šo tēmu, bet man liekas, mēs aizrunājamies par visu kaut ko citu, tikai ne par šo te, ko biblioteka var darīt pētnieku labā. Es esmu bišķiņ tādās arī nevieglās pārdomās, un tas nav raksturīgi tikai Latvijai vai tikai Latvijas universitātei. Cik es esmu pētījis, tad arī citviet Amerikas lielajās augstskolās ir tas informācijas kaut kāds pārrāvums starp pētnieku un biblioteku. Jo, kā jūs teicat, cilvēkiem tipiski ir ļoti tādi stereotipiski priekšstati par to, kas ir biblioteka un ko viņi var darīt. Un līdz ar to viņi iespējams bieži vien neiedomājās atnākt pie mums. Un mēs no savas puses mēs jau neesam iekšātnī pētniecības procesā. Mēs jau nezinām, kā zinātnieks funkcionē. Kā tas viņa process notiek, un mēs varbūt reizēm neiedomājamies viņiem piedāvāt kaut kādas tādas pakalpojumus, kas viņiem varētu būt noderīgi. Līdz ar to, man liekas, mums tāda divu aklo, tāda aklās vistiņas bišķiņi notiek, un tas tālākam ir vēlme, ko man visvairāk gribētos saprast, kā mēs varam šo savstarpējo dialogu attīstīt, jo mēs negribētu attīstīt kaut kādus jaunus pakalpojumus, jaunus resursus, tikai tāpēc, ka mums liekas, ka viņi būs forši. Tas var nostrādāt, kā atkal Apple ar iPhone. Neviens neticēja, bet viņam nostrādāja, tāpēc, ka vienkārši Steve Jobs zināja, viņš bija 100% pārliecināts, ka tas ir kaut kas tāds, ko cilvēkiem vajag. Bet tā pārāk bieži dzīvē negadās. Bieži vien ir tas, ka tu kaut ko izdomā, es tagad uztaisīšu foršu produktu, bet izrādās nevienam viņu nevajag. Mēs neesam tik bagāti, lai mēs varētu atļauties tagad minot, ko pētniekam varētu vajadzēt, veidot kaut kādus jaunus pakalpojumus. No otras puses, mēs nevaram īsti saprast, kā no pētniekiem izvilkt to informāciju ārā, bet kas jums tiešām reāli palīdzētu dzīvē. Tā kā tas būtu mans vēlējums, ko es visvairāk vēlētos. Un, kā jūs sakat, ne tikai universitātes bibliotekā, ne tikai universitātē, bet vispār Latvijā un akadēmiskajā bibliotekā vairāk parādīt akadēmiskajā vidē, kad
Bibliotekas nav tikai fiziskie informācijas resursi, nav arī tikai digitālie resursi. Tas, par ko mēs domājam, mēs esam radīti tāpēc, lai pētnieks varētu ērti strādāt, lai viņam ir šī ērtā atbalsta infrastruktūra, lai viņam vajag ORCID profilu vai Pure profilu, vai viņam vajag tādu datubāzi, šādu datubāzi, lai viņam vajag saprast, kur viņš var nopublicēt savu rakstu, ja viņam vajag saprast, kā viņš var veikt lielo datu analīzi, kā viņš var izmantot lielos valodu modeļus, tad biblioteka ir tā vieta, kur var pateikt, ka vai nu mēs to varam piedāvāt. Varbūt ne uzreiz, varbūt mums vajag bišķiņ kaut ko attīstīt, lai to piedāvāt, bet mēs to varam, mēs saprotam tavu vajadzību, mēs redzam to kā savu uzdevumu, mēs tev palīdzēsim, vai arī, ja mēs to galīgi nevaram, mēs pasakām, ok, tu vari meklēt to tur, tā ir mūsu arī funkcija. Tā kā mēs esam pētniekam tāds atbalsts, draugs, rokas paturētājs varbūt reizē, un es droši vien tā redzētu bibliotekas lomu. Un es ceru, kad pētnieki to atradīs, novērtēs, sapratīs, un šis dialogs aizvien labāk veidosies. Paldies tev par sarunu. Paldies tev par uzaicinājumu.